Man bija viens klients, viņš mani uzmeklēja caur Instagram. Un tāds īsts stāsts, viņš no Čīles. Viņš apceļo Eiropu, Ziemeļa Eiropu. Randomā viņš uzraksta, vai es nevaru palikt pie tevs. Un es tāpat kā Rita saka, jā. Un es nolieku to, tagad domāju, Jēzus man arī pagāja. Nu, viņš ir pilnīgi svešs cilvēks. Ko es tagad vispār izdaru? Un pie manas mājās, ģimenē, Bet motobraucēji. motobraucējs ar suni, jā. Ar suni? Ar suni, jā, viņam ir savs, jā. Tas nebija tāds solo ceļotājs. Viņa bija sunā. Un es saku, tu esi laimīgs cilvēks. Kad tu ceļo un tev baigi forši, un viņš saka, nu nē. Patiesībā es apskaužu tevi. Es saku, kā tā? Nu, tu redz ceļo, brauc, priecājies pie manis, es rīt jau pie viņa. Un viņš saka, tā kā es aizbraucu atpakaļ, man jau nekā nav. Jā, es esmu iepazīstis cilvēks un tā tālāk, bet es sāku no nulles. Bet viņam nav ne ģimenes, nav nekā nav.